kad mums ir šis skats uz valsti, kad valsts mūs visus glābs. Paldies, valsts neglābs nevienu. Un šodienas modernas valsts uzdevums nav visus glābt. Un es domāju, to, ko mēs tieši redzam par izglītību, tomēr viena no visspēcīgākām izglītības sistēmām ir Amerikas Savienotās valstīs Kanādā, kur viņi ir praktiski pilnīgi neregulēti. Jā, tur ir labas skolas un tur ir sliktas skolas. Tur ir skolas, kurās var nopirkt diplomu, atverot, teiksim, internetā ļoti ātri, bet to arī ļoti ātri visi zina. Tad ir šādi diplomi, kurš var nopirkt. Bet, es domāju, ka tieši tas, ko teica Haralds, ka ir jāskatās un katram tas ir jāizvērtē. Un es domāju, tieši uzņēmēja darbība, ekonomika, biznesa, tomēr ir viena no tām lietām, kas ir jātīst tādā pašu uzņēmēju veidā, un tomēr ir jābūt šīm nelielām grūtības pakāpēm, lai tam tiktu cauri un to pārdzīvot. Jo no tā, kad mēs visiem to stāstam, un neviens to neizmēģina, nekas labs nestrādā.